jaunā plānošanas perioda lauku programmas, tātad veidlapas testētājiem, tātad arī veidlapu, strādāju pie veidlapas izveidošanas tieši kā testētājs. Tādēļ arī kolēģi lūdzu pastāstīt par veidlapu. Nezinu, kā jums ir, vai visi ir piereģistrējušies, tātad, vai es varu ekrānu, dalīties ar ekrānu? Vajadzētu. Mēģināšu. Jā, varu. Tātad jums ir jāiet uz EPS latgo.lv. Un tiem, kuri nav līdz šim reģistrējušies, tātad var veikt pašu reģistrāciju, tātad reģistrēties par Lat klientu, un šeit jums vajadzēs izmantot e-parakstu vai e-parakstu mobilo versiju, un tātad jūs varēsiet reģistrēties šeit, tad izvēlēsties atbilstošos rīkus, un tātad reģistrēt sevi, jums nav jādodas, tie, kuri nav reģistrējušies kā Lat klienti, nekur, ka jūs varat to arī mājās izdarīt. Tas process notiek kaut kādu brīsniņu, nav tā, ka uzreiz piereģistrē un jūs uzreiz varat sākt veidlapu. Tas prasa nelielu laiku, tā kā ir, neatstājam uz pēdējo brīdi. Un tātad es pieslēgšos veidlapai. Es slēdzos kā kuro reizi, citreiz ar lietotāju kodu, citreiz ar banku, citreiz ar e-parakstu. Tas ir pilnīgi vienalga, kas ir jums ērtāk un pieejamāk uz doto brīdi. To arī slēdzaties klāt savam EPS veidlapai. Tātad, lai jūs izveidot jaunu projektu pieteikumu, jums jāiet, tātad atvērsies šāds te loks. Jūs redzēsiet, kas šeit strādā, klients, tātad būs jūsu nosaukums, jūsu vārds, uzvārds. Un tātad visiem vienādi izlec šāda tā mājaslapas skats, un tātad jūs ejat uz projektu un investīcijas un veidojiet jaunu projektu pieteikumu, iesniegumu. Tātad jums atvērsies šāds loks, un jums ir jāiet lejā, izveidot jaunu līderu projektu pieteikumu. Un tātad uzklikšķinot šeit, jums parādīs tātad projektā īstenošanas novads vai pagasts. Ja? Tātad rakstīsiet Augšdaugavas novads, Preiļu novads vai Līvānu novads vai Krāslavas novads. Un šobrīd ir izsludināts Preiļu novadam konkurss, tātad ievadam. Pieņemsim Sīļukalnu pagasts, un tātad viņš uzreiz jums piedāvā izveidot jaunu iesniegumu biedrībā Preiļu Līvānu novadu partnerību kūpā. Ja jūs šobrīd vadītu, piemēram, kaimiņu teritorijas pagastus vai Krāslavas, tā kā tur nav izsludināts, tad jūs būtu šeit norādi, ka nav izsludināts projektu pieteikums, tāpēc strādāsim ar Preiļu partnerības kūpā šo te veidlapā. Un tātad, kā redzam, ir izsludināta gan uzņēmējdarbība, gan arī sabiedriskā labuma projektu pieteikumu. Lūdzu nesajaukt. Sabiedriskā labuma projektu pieteikumi sākās tātad ar kola 1922. Un šis pasākums saucās kopienas spēcinošs un vietas attīstības sekmējoša iniciatīva. Tātad nesajaukt, neizvēlēties nepareizo pieteikumu veidlapu, tātad uzklikšķinot virsū. Mums izveidojas šāds te, šobrīd mēs redzam, ka šeit būtībā nekā nav, tikai ir projekta pārskats un projektā rokas grāmata, kurā ir informācija, kā strādāt pašā EPSI, kā pielikt sadaļas dažādas klāt un ko darīt. Nu, lūk, un šobrīd vaļā ir redzams, ka sabiedriskā labuma tātad ir jauniešu iniciatīvas. Uzreiz saku, jauniešu iniciatīvas ar īstenot biedrība vai pašvaldība lauku teritorijā, izņemot pilsētas virs 5000 iedzīvotājiem. Un tātad tur var būt biedrības, kurām ir statūtos rakstīts vai statūtos mērķos norādīts, ka strādā ar bērniem un jauniešiem. Un to var darīt tikai un vienīgi lauku teritorijā.
Aktīvās kopienas, tātad tas var strādāt par visu darbības teritoriju, un tātad vēl viena rīcība, tātad šeit jūs redzat izvēlēties attiecīgo rīcību. Jums būs tikai jāizvēlās viena rīcība, jo vienlaicīgi nevar uz divām rīcībām startēt. Un tad, pieņemsim, mēs izvēlēsimies aktīvās kopienas. Un tātad jūs redzat, ka projektu iesniegsiet vietējā rīcības grupā. Rīcības kods, rīcības nosaukums palīgi parādīsies pie podziņas saglabāt, piespiežot. Un uzreiz, tātad, runājot par saglabāt, jūs varat saglabāt šeit augšā lejā, bet visērtāk ir šeit sānā, tas ir diskete, jo viņa vienmēr ir pieejama, ja mēs izveidojam veidlapu un ejam pa sadaļām, tad ir dažkārt garš, un viņš tātad paliek kaut kur apakšā vai augšā, un tad tas prasa lieku laiku. Un tātad vienmēr spiežam ik pa brīžam saglabāt, īpaši, ja jūtam, ka raustās internets, slikts pārklājums internetam, tad ik pa laikam uzspiežam saglabāt, lai nepazūd. Lūk, pie veidlapas atbalsta pretendenta e-pasts oficiālai saziņai. Šeit liekat e-pastu, uz kuru jūs vienmēr regulāri skatāties, un jebkurā brīdī jums tātad jūs viņu var apskatīt, lai nav tā, ka jūs skatāties reizi 3 mēnešos vai reizi pusgadā, vai vispār esat aizmirsts, ka jums ir tāds e-pasts, bet tik ierādīts, ka bija man tāds. Šeit ir jābūt tiešām e-pastam tādam, kur jūs ikdienā izmantojat. Nākamā lietā, vēl runājot par oficiālām saziņām, būtībā visām juridiskām personām jau ar pagājušo gadu bija jābūt obligātai e-adresei. Arī tas ir jums zināms mājas darbs, e-adresi izveidot Latvija LV. E-pasts, šo te e-adresi. Tas nav e-pasts, bet tā ir e-adrese. Un valsts iestādes arvien vairāk sāk strādāt caur šo saziņu valsts un pašvaldību iestādes, tātad arī jums sazināsies šajā e-adresē. Juridiskām personām tas būtībā ir zemesvītra default reģistrācijas numurs, bet tas jums ir jāizveido, tā kā jāieliek šis te klikšķīts, jo arvien vairāk iestādes sāk sazināties arī lauka atbalsta dienests. Tāda mazā atkāpe, sakārtot juridiskās lietas vajadzētu. Tad projekta vadītājs, tas ir tas cilvēks, nevis kas izstrādā projektu, ja jūs ņemat ārpakalpojumu, bet tas ir tas cilvēks, kas pārzinās jūsu projektu gan tā vērtēšanas laikā, gan tā īstenošanas laikā, gan arī projektu uzraudzības laikā. Tāpēc ir ļoti svarīgi likt šeit nevis to, kas jums izstrādā projektu, bet tiešām, kas ar šo projektu strādās, ieviesīs viņu un arī pārzinās visus šos projektu uzraudzībā laikā nepieciešamās lietas, jo ar jums sazināsies gan partnerības, gan arī lauka atbalsta dienests, jo visiem ir jāveic uzraudzības un tā tālāk, tā kā ar jums sazināsies arī pēc projekta īstenošanas. Ejošu kontaktālruni, tātad tiešām, kuru regulāri atbild, šeit norāda tātad projekta vadītāja tiešo e-pastu, viņi var sakrist ar oficiālo e-pastu. Projekta nosaukumu liekam vienā īsā teikumā, bet tādu saprotamu, normālu, piemēram, mums ir dzīvē bijuši tādi redzēti projektu nosaukumi, kur ir 6 lielo burtu un ciparu kombinācija, nav saprotams, kas ir domāts, vai mums ir bijis brīnumi zaļā pļavā, vai brīnum rūķīts uzmini, kas ir tajā projektā. Tomēr projektu liekam nosaukumu, lai viņš ir saprotams, jo tā vedās būs jādod informācija gan publicitāte, gan dažādos apkopojumos, lai viņš ir normāli sakrīts, lai nav ļoti garš vai galīgi nesaprotams. Projektu numurs jums ģenerēsies automātiski tajā brīdī, kad būsiet iesniedzis projektu pieteikumu vietējā rīcības grupā. Lūk, skatāmies, kas notiek, kad piespiežam pirmo reizi saglabāt. Šeit jums parādās pilna projektu pieteikuma veidlapa. Būtībā viņa vēl nav pilna, jo vadot iekšā parādīsies papildus sadaļa pie būs par cenu salīdzināšanu, ja ies summas virs 1000 eiro, bet būtībā šeit tātad var jau redzēt, ka ir veidlapa. Pirms ejam tālāk, kā jūs varat strādāt izveidotajā veidlapā,
Tātad, esot atverot vaļā, ir projekta investīcija, un tagad jums ir parādījusies jauna ailīte, projekta iesnieguma saraksts, uzklikšķinot uz to. Jums parādīsies šīs te konkrētais projekts, jūs viņu liekat labot, un tātad šeit labosiet jebkurā vietā. Tātad, ik pa brīdim jūs redzēsiet projektu pieteikumā I-burtiņu, I-burtiņam uzejot virsū, jūs varēsiet redzēt papildus informāciju, kas ir jāņem vērā rakstot projektu vai konkrētā sadaļā sniedzamo informāciju, vai arī atsevišķās sadaļās papildus sniedzamos dokumentus, kas nav noteikti noteikumos vai sludinājumos. Tad ir iestrādāta tāda sadaļa noderīga informācija, tātad šeit ir ievietot arī projektā, tātad kas projekts nosaka, ko var darīt, attiecināmās izmaksas, iesniedzamos dokumentus, tie ir tātad 580 noteikumi, uzklikšķinot uz šo te bultiņu, jūs aizvedīs tieši uz šiem ministra kabineta noteikumiem, un tad jūs jau varēsiet skatīties. Tāpēc šeit arī ir virsnoteikumi, jā, lūdzu. Tātad arī šeit ir virsnoteikumi, kuri nosaka par cenu aptauju sliekšņiem, par maksājumu pieprasījumu iesniegšanas reizēm. Tad ir arī noteikumi, kas nosaka, kāda informācija jābūt ir cenu aptaujā, 104. noteikumi. Tad šeit ir arī pievienotas vairākas tātad metodikas, kas jums ir svarīgas, arī rakstot projektus, kā piemēram vienotā likme projektu sagatavošanai un vispārējām izmaksām. Tātad tur ir metodika, cik var attiecināt izmaksas uz projektu sagatavošanu, ja ir būvniecība, cik tad var būt būvniecībai šie te sagatavošanai, būvniecības būvu uzraudzībai šie te procenti no kopiem, bet par to es stāstīšu, ka tiksim līdz sadaļai. Ja jūs izvēlaties rīcību jauniešu iniciatīvas, tad šeit ir arī nosacījumi, kas var iesniegt finansējumu apjomu arī šeit, tātad uzklikšķinot šeit virsū, jūs aiziesiet uz šo te metodiku un tātad apskatīsieties, kas tur ir. Tāpēc šeit ir arī saiti uz Lauku atbalsta dienas mājaslapu, kur ir redzami viss pilnie sludinājumi rīcībām. Nebūs konkrētās rīcības grupas sludinājums, bet tur būs visu Latvijas vietējo rīcības grupu sludinājumi, un jums ir vienkārši jāsameklē savējās teritorijas šī te informācija. Ko es gribētu pirms jūs sākat, kam vērst uzmanību, pirms sākat strādāt ar savu projektu pieteikumu, jo projektu pieteikumu un projektu izstrādes process ir tiešām kārtīgs darbs, jo tur ir jāiedziļinās vairākās lietās, tātad jums ir obligāti, sākot rakstīt projektu, būtu jāpaskatās, vai jūs vispār atbilstat nosacījumiem, ko ir noteikusi rīcības grupa gan savā stratēģijā, gan arī savā sludinājumā, jo uz katru kārtu sludinājums var atšķirties. Un pozitīvi ir tas, ka mums jaunajā plānošanas periodā šobrīd ir atļauts vietējām rīcības grupām arī ierobežot katrā kārtā savas nosacījumus, tāpēc, ja arī jūs rakstat šajā un nākamajās, tas nebūtu nenozīmēs, ka būs vienādi sludinājumi, ka vienādas lietas varēs projektos darīt, tāpēc jums ir rūpīgi jāiepazīstās ar sludinājumā noteiktiem nosacījumiem, kā arī izpētīt vērtēšanas kritērijus, jo vērtēšanas kritērija būtībā jums pasaka priekšā, kādai informācijai ir jābūt projektu pieteikumā, lai jūs saņemtu punktus, lai varētu izvērtēt vietējā rīcības grupa, vai jūsu projekts atbilst stratēģijai. Tātad jums arī ir jāpaskatās šie te dokumenti. Tad nākamais šajā te sadaļā ir projekta īstenošanas vieta. Tātad, ja jūsu projekta īstenošanas vieta atšķirās no jūsu juridiskās adreses, tad jums ir jānorāda šeit jā, un tā tad izleks papildus sniedzamā informācija. Un tā ir arī
Pārējās sadaļās tātad uzspiežot jā vai plusiņus, tātad parādīsies informācija, kas jums ir jāpilda. Tātad, ja jūs startējat partnerības Kūpā teritorijā, tātad šeit ir jābūt vai nu Preļu, vai nu Līvānu novadam, ja ir kaimiņi, tad ir Augšdaugavas novads un Krāslava ir Krāslavas novads. Un tātad šeit ievada atbilstošo informāciju, kas attiecās uz jums. Ir pogas saglabāt, pārbaudīt, saglabāt, turpināt. Saglabāt, tas nozīmē, ka jūs saglabāsiet un paliksiet šeit. Pārbaudīt, tas nozīmē, ka viņš šo sadaļu pārbaudīs un norādīs jums kļūdas, un saglabāt, turpināt, viņš nepārbauda kļūdu, viņš saglabā un iet uz nākamo sadaļu. Augšā tātad ir sadaļas vispārīgā, tātad šī ir tā saucamā titullapa. A sadaļa ir informācija par atbalstu pretendentu, B ir informācija par projektu, C ir par īstenošanas uzturēšanas izmaksām, D pavaddokumenti, kad būs ievadīta B viena no sadaļām, tad būs šeit arī E sadaļa, kas ir iepirkums, un tātad arī šeit ir pogas pārbaudīt kļūdas, tātad iesniegt vergā podziņas vēl. Nu, lūk, parādīšu, kā strādā pārbaudīt. Tātad viņš pārbaudīs šo te, viņš izmet šādus te sarkanu rozīgu logu, un viņš tālāk arī iezīmē kvadrātiņus, vai, ja nav teksts ievadīts, tad ir sarkana līnija. Viņš tātad parādā, kur ir šīs te kļūdas. Ja līdz ko nebūs novērstas kļūdas, poga iesniegt vērgā nestrādās. Tāpēc es no sirds iesaku rakstiet projektu saulaicīgi un neatstājiet uz pēdējo dienu un nedod Dievs uz pēdējo minūti, uz 23, 59, 59. Ja spiedīsiet pārbaudīt kļūdas, jūs var pastāv ļoti liela iespēja, ka jūs neiesniegsiet projektu laikā un pēc noteiktā datuma vienkārši iesniegt vairs nevarēs. Tā kā skatāmies saulaicīgi, šīs te kļūdas novēršam izstrādes laikā, un ieteikums arī ir rakstīts secīgi, jo daudzas sadaļas ir savstarpēji saistītas. Tātad informācijas aiznesās uz tālākajām kādām sadaļām, nevis otrādi no tālākajām uz sākotnējām sadaļām. Nu, lūk, tā projekta iesniedzēji. Šeit jums ir jānorāda, vai jūs piedarat kādai citai uzņēmumu grupai, bet būtībā sabiedriskā labuma šeit būs nē. Ja gadījumā tiešām jūsu organizācija ir kāda, piedar kādai, jo tā mēdz būt, kad biedrībām ir kādi uzņēmumi, apakš uzņēmumi, kur viņi paši ir kā daļu turētāji, tad norāda, un tātad šeit arī būs liek papildus, bet pārsvarā šeit liek nē, līdz ar to šeit ir stāv nē. Tātad A sadaļa ir par jums kā projekta iesniedzēju. Šeit jūs izvēlēsieties atbilstošo, kas jūs esat. Pašvaldība, biedrība nodibinājums, reliģiskā organizācija, fiziska persona vai juridiska persona. Juridiska persona šeit var startēt tikai tādā gadījumā, ja tiek būvētas, pieņemsim, labiekārtota teritorija, uzbrauktuve, lifti, pacēlāji, lai varētu radīt pieejamību konkrētai teritorijai. Bet redzot pēc rīcībām, kas šobrīd ir izsludinātas, tad šeit īsti neies, juridiskās personas nevarēs uz šīm te rīcībām, kas šobrīd ir izsludināts, īsti nevarēs startēt. Tad ir fiziska persona arī var startēt uz sabiedrisko labumu, bet ir jāskatās tā, ka tā nedrīkst projekta joma būt saistīta ar viņu saimniecisko darbību, tām izveidotam rezultātam ir jābūt publiski pieejamam. Tāpēc arī šeit labāk tad skatieties, vai jūs tiešām atbildīsiet vai neatbildīsiet, un skatieties, vai šis ir atļauts sludinājumā būt arī iesniedzējiem fiziskai personai vai juridiskai personai. Tad ir svarīgi nākamā lieta, vai projekta iesnieguma veidlapu jūs pats aizpildīsiet, tad šeit jūs neliekat neko. Ja to darīs kāds cits, un šis cits ir reģistrēts jūsu EPS sadaļā pie klientu sadaļā, kā cits, tā kā jums ir iedota citam pilnvars arī, kurš var pildīt jūsu vietā,
tad jūs šeit liksiet jā, un tas nozīmē šeit ieliekot jā, jums būs jāpieliek arī atbalsta pretendenta deklarācija, jūsu parakstītā ar elektronisko parakstu vai pašrocīgi parakstītā deklarācija jāapšuplādē pie DSD pie dokumentiem. Ja jūs gatavojat pats, neņemat ārpakalpojumu vai neņemat citu konsultantu, kas jūs vietā pilda, tad jums nav jāsniedz papildus deklarācija klāt, jo tā būs automātiski pirms iesniegt parādīsies apliecina, un viņi jau būs klāt atbilstoši pie šī te pie veidlapas automātiski. Nākamais ir, vai projekta ietvaros tiek īstenots koprojekts, tātad šeit, ja jūs skatāties, vai jums ir koprojekts vai nav, vai sludinājumā, tātad tas ir noteikts, vai rīcībai, tātad stratēģijā arī ir pateikts, vai konkrētā rīcībā var būt vai nebūt koprojekti. Un arī šeit izvēlaties jā vai nē. Ja izvēlaties jā, tad parādīsies šāds te saraksts, un tātad koprojektā ir 2 un vairāk koprojekta dalībnieki. Un tātad starp koprojekta dalībniekiem ir jābūt noslēgtam atbilstošam sadarbības līgumam, kurā ir noteikts gan atbildības, gan finansējuma, līdzfinansējuma daļas katram koprojekta dalībniekam. A sadaļa ir sadaļa par jums kā iesniedzēju, tātad šeit A1 sadaļa ir tā sadaļa, kur jūs pastāstiet par savu organizāciju, biedrību nodibinājumu, un tātad šeit jums arī tā priekšā viņi pasaka, ko tad šeit ir jābūt, bet jums arī ir jāpaskatās, ko prasa konkrētā vietējā rīcības grupa, kas ir noteikts kritērijos, varbūt ir šeit vajadzīgs vēl kādas papildus informācijas. Bet būtībā pie pašreizējās darbības apraksta tātad par jūsu organizāciju, kad viņi ir dibināti, cik ir biedri, kāds ir galvenās darbības un tās lietas, kas raksturo jūsu organizāciju. Tātad šeit jūs rakstiet par sevi, nevis par projektu. Tātad, lai saprastu, kas jūs esat, ko jūs darat un kāda ir jūsu organizācijas īstermiņa, ilgtermiņa mērķi, nevis projekti, bet tieši jūsu organizācijas, kā arī šeit norādiet savu pieredzi darbā ar dažādiem projektiem. Jāskatās ir tas, ka visās aprakstošajās sadaļās, redziet, tur ir cipariņi, kuri samazinās, tātad visās aprakstošajās sadaļās ir ierobežots rakstu zīmju skaits. Tātad rakstu zīmes nozīmē burti ar atskāpēm, ja liekam jaunā rindkopā, tad tas arī būs viena rakstu zīme, un tātad ir noteikts, ka tās ir 2500 rakstu zīmes. Vai gadījumā, ja jums tā informācija tiešām vajag plašāk uzrakstīt, tad jūs, protams, varat likt pielikumus, bet, ja jūs liekat pielikumus, tad cenšaties pielikuma nosaukumu tā arī likt pielikums A1, gan jums pašam pēc kāda laika būs saprotams, pie kuras projekta sadaļa šis pielikums iet, kā arī vērtētājiem vērtēšanas procesā, gan rīcības grupā, gan arī dienestā, lauku atbalsta dienestā būs skaidrs, pie kuras sadaļa šis dokuments iet. Bet uzreiz gribu vērst uzmanību, ka neliekam to pašu informāciju, kas ir projekta pieteikumā, arī pielikumos. Tam ir jābūt loģiskam turpinājumam no attiecīgās sadaļas. Tad ir jānorāda informācija, vai jūs esat saņēmuši publisko finansējumu citās iestādēs un organizācijās, tas, kas ir saistīts ar jūsu konkrēto jauno projektu. Arī šeit tātad liekot jāparādās apakšsadaļa, un šī apakšsadaļa sastāv no 2 apakšsadaļām. ES finansētie projekti, tātad tas nozīmē, kas viss nāk no ELFLA, Eiropas sociālā fonda vai citiem finanšu devējiem. Tātad šeit jūs norādat fonda nosaukumu, atbalsta institūciju. Piemēram, jūsu projekts ir iepriekš sniegts arī līderu programmā iepriekšējā periodā, tad šeit norādīsiet ELFLA, LAD vai lauka atbalsta dienas projekta nosaukums numurs, izvēlēsties viņu stadiju īstenošanas no konkrēti šeit, kas tad viņš ir, vai tiek īstenots, vai vērtēts, vai saņemts jau finansējums. Norādīsiet īstenošanas laiku, izmaksu summas, publisko finansējumu un saistību norādīsiet ar konkrēto projektu. Pie citiem projektiem tātad iet, kur ir pašvaldību, šobrīd sāk pašvaldības arvien vairāk šos līdzdalības
līdzdalības budžetēšanas projektus vai cita veida granta programmas pašvaldībās ir, tad šeit arī liek klāt šos te informāciju par tiem projektiem, kas saistīti ar jūsu konkrēto jauno projektu. Atbalsta pretendentu ražošanas ēkas un tehnikas būvs iekārtas A3, tā ir tā sadaļa, kur jūs norādīsiet informāciju par jums esošajiem materiālu tehnisko bāzi. Lai papildinātu un tiktu pie jaunām rindiņām, jūs strādāsiet ar šo te podziņu, un viņš pievienos, ja jums ir nepieciešams. Tātad šeit būs izvēle ēkas un būves un tehnikas un iekārtas. Nu, lūk, tad šeit jūs norādīsiet savas telpas, vai viņas jums ir īpašumā vai nomā, norādīsiet tātad izlaides gadu vai kad ir ēka vai izveidota, bez tā jūs nevarēsiet viņu iesniegt, tāpēc, ka tā ir izveidota veidlapa. Tad jūs norādīsiet savu materiālu tehnisko bāzi, ja, piemēram, jums ir datortehnikas aprīkojums vai cita veida aprīkojums, kas ir saistīts tieši ar projektu, tad jūs šo arī šeit norādīsiet. Ja jums ir ļoti liels pamatlīdzekļu saraksts, tad jūs to varat pielikt pielikumā, kā izdruku no grāmatvedības programmas, jo grāmatvedības programmās parasti ir šīs te pamatlīdzekļu saraksti jau gatavā formātā, šeit pielikti. Nākamais ir A4, un šeit ir norāda tie iesniedzēji, kas veido šie te juridiskās personas, un viņām nav ierobežojumi pie apgrozījuma. Šeit viņi veidos, kā jau es pirmīt minēju, šos te attiecīgo vidi, uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukums, liftus, pacēlājs, atbilstošas toaletes, ratiņi, nu tā kā, lai varētu cilvēki ar kustību traucējumiem iekļūt. Tātad, ja šeit kāda juridiska persona vēlas tātad šo te veidot, tad, protams, viņai būs jāliek ja nē, jūs neesat šī te juridiskā persona, kas šādas lietas veidos, tad jums šeit ir automātiski nē. Un tātad līdz ar to jums arī, redziet, paplašinājums nav. Un tad mēs esam pie B, un jūs redzat, šobrīd aiziet uz B, parādās B1 un B2. B1 ir informācija konkrēti par jūsu projektu, un B2 ir izmaksas, kas ir plānotas projektā. B1, tātad arī šeit jūs redzat, kad ir īburtiņš, un kurā ir pateikts, kas tad ir jābūt šeit, un arī jāatcerās to, ka projekta mērķim ir jāveicina ne tikai 580 miliskabinetu noteikto mērķu sasniegšanu, bet arī konkrētās rīcības grupas tātad stratēģijā norādīto mērķu sasniegšanu. Projekta iesnieguma mērķis būtībā ir jānorāda vienā konkrētā teikumā, ko jūs gribat panākt ar savu projektu, īstenoto projektu. Nekad projekta mērķī nenorādīt, ka konkrēta iegāde ir projekta mērķis, nē, tas būs nekorekti. Tātad jums ir jānorāda to, ko tad jūs gribēsiet panākt, realizējot šo te projektu. Ļoti rūpīgi padomājiet par projekta mērķi, jo projekta mērķis tiek skatīts arī projekta uzraudzības laikā, un ja jūs uzrakstīsiet ļoti garu ar daudz apakšmērķīšiem šo te projekta mērķi, un nedodies jūs kādu no viena šīm te jūsu pašu norādītiem mērķiem, apakšmērķiem nesasniegsiet, jums var būt arī soda sankcijas un korekcijas. Tāpēc ļoti pārdomājiet, ko jūs rakstiet projekta mērķī, un vispār atcerieties, ka projekts ir dokuments, pēc kur jūs pārbaudīs. Un tātad lieku neko neliekam, liekam īsi konkrēti par projekta mērķi. Tad ir arī, paskatieties, varbūt tās ir rīcības grupas norādījuši, kā viņi skatās šo te mērķu izvērtējumu. Es zinu, kad ir kolēģi, kur ir ielikuši, ka projekta apraksta B1 sadaļā projekta mērķis tiek uzskatīts pirmais norādītais teikums. Ja pirmais norādītais teikums nav mērķis, tad būtībā to projektu var noraidīt. Pēc skatieties, kādas ir noteikts konkrētās rīcības grupas šajos te kritēriju piemērošanas metodikās vai aprakstos. Tā kā skatieties līdzi, lai jūs paši sev nenodarat pāri, neprecīzi norādot informāciju. Tad ir ļoti svarīga sadaļa projekta apraksts.
Un tā sastāvēs no 3 apakšsadaļām, B2.1. Tātad jūs aprakstiet pašu projektu un pamatojiet, kāpēc jums ir nepieciešams šis te projekts. Jums šeit liekat gan mērķa grupas aprakstu, kādu tad, ar ko jūsu projekts tātad risinās šo te mērķa grupu vajadzību vai nepieciešamības, kas ir jūsu teritorijai tātad attiecīgi stratēģijā norādītas. Skatāties, nepieciešamību arī var atsaukties gan uz stratēģijās norādītajiem SWID analīzēm, gan teritorijas vajadzību analīzēm. Skatāties tātad pamatojumā, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ja jūs kaut ko uzlabojat, tad pasakiet arī projektā, kas tiek uzlabots, un arī norādiet, ja nebūs izdarīts konkrēti projektā tas un tas, tad nebūs tas un tas, un būs slikti tas un tas, jo nenodrošinās to un to. Tas ir tas pamatojums. Ļoti svarīgi ir precīzi saprast pašiem, kāda tad ir tā jūsu mērķa grupa, uz kuru jūs strādāsiet ar savu projektu, vai tiešām tas ir tikai jūs esat izdomājuši. Tātad arī jums ir jāpaskatās, vai kolēģi nav noteikuši nosacījumus, kā tad šī te aktivitāte projektā, ko jūs plānojat, ir vai viņu ir jūs vienkārši kā organizācija savā starpā izdomājat, vai jūs tomēr runājāt ar savu kopienu, ar saviem apkārtnes cilvēkiem, citām organizācijām par to vajadzību. Ir arī tas, kad ir kolēģi, kuri pasaka, kad ir nepieciešams tātad sabiedriskā apspriešana vai cita veida, bet tas tā kā jūs šeit klausaties 3, tad jums ir jāskatās tiešām savas teritorijas, kas tad ir noteikts gan stratēģijā, gan sludinājumā, gan kritērijos, kādā veidā tad šo te informāciju vai aktivitāti jūs izvēlaties, vai to jūs darat dziļā vientulībā savā organizācijā, vai jūs tomēr iesaistat vietējo kopienu, vietējo sabiedrību šīs te tās lietas risināšanā, ko jūs ar savu projektu gribat panākt. Tātad arī šeit ir ļoti svarīgi paskatīties, ko ir pateikusi vietējā rīcības grupa šajos te lietās. Un tur parasti mēdz būt visvairāk neprecizitāšu, jo, tā kā nav šis te tieši visvairāk sasaist ar mērķa grupu un ar vajadzībām konkrēti arī tieši no stratēģijas. Tā kā skatāmies arī, paskatāmies šos dokumentus. Projekta ieviešanas laika grafiks. Šeit norāda informāciju tātad, kā jūs brīvā formā īstenosiet savu projektu. Tātad, ja tas ir projekts, ja tā ir tikai un vienīgi pamatlīdzekļu iegāde, ja tās ir apmācības vai dažādas sabiedriskās aktivitātes darbnīcas, tad tas ir līdz 1 gadam. Ja projektā plānots ir būvniecība, tad tas ir 2 gadi termiņš pēc projekta apstiprināšanas lauka atbalsta dienestā, pēc lēmuma saņemšanas. Tad šis te jāskatās. Un tad jūs attiecīgi plānojat, un šeit jūs aprakstīsiet tātad pēc projekta īstenošanas, pēc projekta apstiprināšanas, kādas būs jūsu plānotās darbības, tātad jūs šo te laika grafiku aprakstiet konkrēti pēc jūsu projekta, kā jūs plānojat to visu darīt. Arī neaizmirstam ielikt laika grafikos ne tikai pašu projektu īstenošanas darbības, bet arī publicitātes pasākumus, jo tas arī ir viena no sabiedriskā labuma projektu nosacījumiem, ka ir jābūt šīm te publicitātei. Kā jūs nodrošināsiet vietējo sabiedrību ar informāciju, ar pieejamību, tātad, lai vietējai kopienai būtu pieejamība arī šo, tātad šeit, kā jūs plānosiet laika grafikā, arī šeit ir jāpaplāno šīs lietas publicitātei, gan arī sabiedrības informēšanai par jūsu tā kā projektu un projektu rezultātu pieejamību konkrētai izveidotai vietai, lietai vai pakalpojumai vai aktivitātei. Nākamais ir projekta finansēšanas apraksts. Šeit jūs norādīsiet informāciju, tad arī šeit jūs redzat papildus informāciju, ko šeit prasa, un tātad šeit jūs norādīsiet finanšu līdzekļu avotus, tātad jaunajā plānošanas periodā pamatlikme sabiedriskā labuma projektiem ir 70%, bet
Vietējai rīcības grupai ir tiesības paaugstināt atbalsta intensitāti, atbilstoši, ja izpildat noteiktus kritērijus, kas ir norādīti stratēģijās un arī sludinājumos, tātad var tikt paaugstināti. Līdz pat 100 jauniešu aktivitātēm, bet tur jāskatās konkrēti katras vietējās rīcības grupas stratēģija un arī sludinājumā par šo te finanšu apjomu. Tas nozīmē, ka jums ir, ja aktivitātei ir 70%, tad jūs kā biedrība nodibinājums varēsiet saņemt rēķinu priekšapmaksu. Tas nozīmē, ka to jūs arī norādīsiet, ka būs rēķina priekšapmaksa, bet jums būs jānorāda, kas tad būs citi finanšu avoti šī te līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai, atkarībā no rīcībās noteiktiem apjomiem, vai tie ir vai 30 vai 20 vai 10, bet tas jums jāskatās, cik kurā sludinājumā un rīcībā ir noteikti šī te papildus intensitāte, ja viņa ir noteikta. Tāpēc jums ir jāapraksta, kā projekta vadītāji jums ir nepieciešamie resursi. Te ir domāts, ka jums ir gan cilvēki, gan jums ir telpas, aprīkojums, nepieciešama datortehnika un visas biroja lietas, kas ir nepieciešams, lai varētu sekmīgi nodrošināt projektu ieviešanu. Un tātad šo jūs šeit ierakstīsiet. B24 ir aktivitāšu īstenošana. Šeit jūs norādīsiet vienu no jomām. Šeit nevar vairāk kā vienu norādīt. Un tātad šeit jūs atbilstošo liksiet, ja jums atbilst kāds no šiem nosacījumiem. Ja jūs šeit nevarat atrast, tad jūs liekat cita joma. Un līdz ko ieliekat pie cita joma, parādās, jums ir jāierakst, kāds ir tā joma. Šeit jūs vienkārši ierakstīsiet šo te savu jomu. Nākamais, ja jūs startējat uz jauniešu iniciatīvu, tad šeit liekam ķeksīti, ja nē, tad jums šeit nekas nav jāliek. Tie, kas startēs uz jauniešu, un šobrīd redzam, ka Preiļiem jauniešu iniciatīva ir izsludināta, tad šeit arī būs jānorāda konkrēta pagasta teritorijā, kurā tad notiks šie te aktivitātes. Piedodiet, es zinu tikai Gailīšu pagastu un Riebiņu pagastu, bet nezinu Preiļos vairāk. Lūk, un tad ieliek savu tie, kuriem, ja nestartē, tad šeit neliekam neko, un tātad viņš tur paliks. Tātad mērķa grupu, tātad šeit jūs norādat jau konkrēti, cik liela, kādas vajadzības jūsu mērķa grupa, un šeit arī norādiet, kā jūs strādājāt pie projekta sagatavošanas laikā ar savu mērķa grupu, un kā strādāsiet ar mērķa grupu pēc projekta īstenošanas. Tātad šeit jūs aprakstiet tātad konkrēti, kā jūs strādāsiet ar viņu gan pirms, gan pēc projekta īstenošanas, tātad arī viņu lielumu. Jo vajadzības jūs jau arī pamatojumā pieminējāt. B26 ir papildus informācija, kas ir nepieciešama saskaņā ar stratēģiju, tātad arī šeit jums ir jāpaskatās gan sludinājumā, gan vērtēšanas kritērijos, iespējams, ka ir kāda nepieciešama papildus informācija. Piemēram, tā varētu būt atsauce uz konkrētu sadaļu stratēģijā. Šeit varbūt var būt cita veida norādes, pieņemsim par aptaujām, par sanāksmēm, kā jūs tikāt līdz projekta idejas risinājumam, kādu jums vajadzētu. Šeit jums ir jāskatās, ko prasa papildus informāciju jūsu vietējā rīcības grupa. Un tātad tas būs redzams gan sludinājumā, tam redzams gan arī rīcība aprakstos stratēģijā, tā kā jums ir jāpaskatās arī tās lietas, vai zvaniet meitenēm attiecīgi uz rīcības grupu, gan jau viņš jums priekšā pateiks, kas tad ir nepieciešams pie šīs papildus informācijas. Tad ļoti svarīga lieta ir B27. Jums ir jāapraksta, kādu ieguldījumu jūsu projekts dos stratēģijas teritorijai, jo īpaši liekot uzsveru uz lauku teritoriju.
Ja jūs šeit neierakstīsiet pilnīgi neko, būtībā jūsu projektu varēs uzreiz automātiski noraidīt, jo ir noteikts, ka 9. punktā 580. ir noteikts, ka publisko finansējumu var saņemt, ja tiek nodrošināta šādu prasību izpilde, un 9.2. punktā, ka projekta īstenošana dod ieguldījumu tātad īstenošanas teritorijai, jo īpaši lauku teritorijai. Un šeit jums ir jāizvērtē, kāds tad ir tas jūsu ieguldījums šai teritorijai, kāds pienesums būs, nu, piemēram, nav kādā pagastā vietējai kopienai sanākšanas telpa, un projekts izveido sanākšanas telpu, tātad kopā kopradzes telpu, vai kā nu kurš viņu sauc. Tātad telpas, tātad tā ir vieta, radīta vieta, kur vietējai kopienai sanākt kopā mācīties, kopā darīt aktivitātes. Tātad tas būs ieguldījums, kad ir kopienā, ir vieta, kur pulcēties. Un tātad šeit jūs rodat, var, piemēram, nav bijis kāds aprīkojums, kas ir nepieciešams kaut kādai darbībai, biedrībai vai nodibinājumiem, vai kas ir nepieciešams vietējai kopienai. Arī šo tad ir radīti apstākļi, lai kopiena var darboties. Tātad šeit jums ir jāpadomā pār teritoriju, to īstenībā arī var paskatīties jūsu partnerību gan SWOT analīzēs, stratēģijās, gan vajadzībās. Tātad šeit arī var atrast un tātad pateikt, jā, ka mūsu projekts atbilst tādai vajadzībai, vai novērš šādu te vājo pusi, vai izpildu vienu no iespējām. Tā kā jums ir jāpaskatās arī šās te, nu, tā kā jūsu ieguldījums konkrētai lietai. Arī var paskatīties stratēģijos norādītajiem iznākumu un rezultatīviem rādītājiem. Arī tur var paņemt no turienes paskatīties, uz ko tad jūsu projekts attiecās. Šeit nav vienas noteiktas frāzes, ko ierakstīt. Jums ir tieši jāskatās, kā jūsu projekts tieši dod ieguldījumu konkrētai teritorijai. Nākamais, tātad jums ir jānorāda jūsu tā kā īstenošanas ieguldījumu virziens, tātad vai nu vietējās teritorijas sakārtošanai, tur gan var būt dabas kultūras objekti, kā arī uzlabota pakalpojumu pieejamība, arī sasniedzamība, dažādu aktivitāšu, tātad sabiedrisko aktivitāšu īstenošana, kur ir gan kultūra, sports, brīvais laiks, vides aizsardzība. Un šeit ir jāsaka arī tā, šeit paslēpt arī viedie ciemi, tātad šeit arī viedo ciemu aktivitātes jūs šeit norādat. Un, protams, arī, ja tiek īstenot jauniešu iniciatīvu, tātad šeit ieliksiet, bet šeit var tikai vienu no šiem te vienu izvēlēties. Viņš neļaus jums saglabāt un iesniegt ar vairākiem. Ja gadījumā jums šķiet, ka viņš attiecās uz visiem, nē, jums ir jāizvēlās tieši viens. B4, tātad arī šeit jūs norādat saistību vienu ar to jomām, kas šeit ir norādīts, tātad tas ir saistības ar mācībām, tātad sabiedriskās aktivitātes, nediskriminējošām, tātad tas nozīmē, ka neskatās cilvēku pēc rases, reliģijas, seksuālās orientācijas un citiem šiem te diskriminējošiem faktoriem, ievēros dzimumu līdztiesību, tātad vienādi sievietes, vienādi vīrieši, un ir aktivitātes vērstas arī uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tātad arī šeit skatāties, kurš tad ir jums tā kā vairāk atbilstoši. Un tātad šeit jūs arī liekat jā, nē, jā, atbilstoši, kas jums ir nepieciešams. Ļoti svarīgi ir paskatīties arī stratēģijās B5 sadaļā noteikto inovāciju, ko tad konkrētā teritorija saprot ar inovāciju. Par kā, ja dod punktus, kādā gadījumā dod punktus, un tātad šeit jūs norādīsiet atbilstoši, tātad ieliekot, ja jūs tiešām esat pārliecināts, ka jūsu projekts ir inovācija, jūsu tātad
projekta īstenošanas teritorijā, jums tātad ir, jūs norādīsiet, arī ir inovācija var būt inovācija tikai kā jūsu organizācija, inovācija var būt pagasta teritorijā, varbūt novada teritorijā. To arī tad norādiet šajā te aprakstā, šeit inovācijas pamatojumā, tātad viņas mērogu, kādā viņi ir. Tad jūs norādat, izvēlaties kādu no šiem veidiem. Ja jums tāda, protams, ir cits, tad jūs nevarat sevi pieskaitīt pie kādam no šīm inovācijas veidiem, tad liekam cits, bet pirms tam apskatāties, ko tad ir norādījusi rīcības grupa savā stratēģijā. Un tad to arī aprakstam. Jebkurš inovācijas apraksts ir jābūt pamatotam, uz faktiem balstītam. Ja jūs ņemat informāciju kaut kur no citām mājaslapām, no citiem informācijas savotiem, tad norādiet šeit, kā jūs pārliecinājāties. Tad jūs šeit varat droši iekopēt saites, jo arī vērtētājs skatās vērtē, un tātad, kur jūs ar to informāciju esat ieguvis, kāpēc jūs esat pārliecināts, ka tas ir inovācija visā teritorijā, nevis, lai jums būtu tāds pamatojums, kāpēc jūs šeit ieliekat šeit inovācijā jā, vai izvēlaties kādu no veidiem. Tātad viņam ir jābūt aprakstītam un pamatotam. Ielikt vienkārši jā, tas nederēs. Nākamais, tātad, ja jums ir sasniedzamie rādītāji, un šos sasniedzamos rādītājus liek tikai tādā gadījumā, ja vietējā rīcības grupa partnerība ir norādījusi savā sludinājumā. Ja tas nav norādīts sludinājumā, tad jūs šo sadaļu nepildat. Gadījumā, ja ir, tad šeit būtu jūs skatīties sludinājumā noteiktos sasniedzamos rādītājus. Tas arī ir jums jāskatās sludinājumos. Nākamā lieta, kur nedrīkst nokļūdīties, ir B7. Šeit jūs tātad ir, ja jums ir pārvietojamais tehnika vai cita veida pamatlīdzekļi, kurus var pārvietot, ko jūs iegādājaties, tad jūs šeit norādīsiet to kadastra numuru tām telpām, kur jūs viņus glabāsiet. Ja jums būs, piemēram, uzstādīsiet stacionāras lietas, kā veiksiet pārbūvi, teritorijas labiekārtošanu, tad šeit jūs liksiet, un ja jums ir būvniecība, tad šeit jūs norādīsiet, kadastra numuru 11 cipari tajā adresē, kurā jūs īstenosiet savas projekta idejas, lai uzglabāsiet savus iegādātos pamatlīdzekļus aprīkojumu. B7.1, viņš nav obligāti aizpildāms, viņu pilda tajā gadījumā, ja ir būves, ieguldījumi būvēs, un tur norāda ar 13 ciparu šo te kadastra numuru. Ļoti svarīga sadaļa ir B8, kurā jūs norādat informāciju par jūsu plānotajām projekta izmaksām. Un šeit ir ļoti svarīgi nenokļūdīties un ielikt precīzes šīs te izmaksas, jo jums projektā attiecināmās izmaksas tiks rēķināts tieši pēc šeit norādītās informācijas. Ja jūs būsiet nokļūdījies sastādot šo te, pastāv ļoti liela varbūtība, ka jums nebūs iespēja precizēt, bet tāpēc vadot informāciju vēlreiz un vēlreiz pārliecinieties, ka jūs viņu ievadat korekti un precīzi, lai nav pēc tam nepatīkami pārsteigumi. Tad ir tādas jautājums, PVN ir attiecināms vai neattiecināms. PVN ir attiecināms, ja jūs neesat PVN maksātājs un nevarat par šīm te PVN daļu atgūt no šo te PVN pārmaksu. Tad jūs liekat šeit jā. Ja gadījumā jūsu organizācija ir PVN maksātājs un PVN maksātājs kļūst no šā gada 50 000 apgrozījumu, tātad ieņēmumiem, kas ir saimnieciskās darbības ieņēmumi, nevis ieņēmumi no projektiem vai tādām lietām, tad būs šeit, PVNs nav attiecināms. Un tas ir svarīgi arī tajā brīdī, kad jūs vadīsiet attiecināmās izmaksas iekšā. Nu, pieņemsim,
Pieņemsim, mums ir aprīkojums jaunatnes centram, viens komplekts, mums ir ar PVN ir 12,100, bez PVN ir 10,000, un tagad šeit tātad ir jāuzmanās. Tiem, kuriem ir PVN attiecināms, šeit viņi norādīs 12,100, un jūs tagad arī skatāties uz šo te sadaļu, kas šeit notiks. Tātad es vadu iekšā ciparus, un redziet, kā es jau ierakstīju virs 1000 eiro, viņš uzreiz ielika burtiņu iepirkums, un es tagad uzlikšu saglabāt, un jūs redzēsiet, ka pusēs parādījusies jauna sadaļa e-cenu, cenu salīdzināšana. Un tātad atgriežamies atpakaļ, tātad šeit tie, kuriem ir PVN attiecināms, un šeit ir liek summu, tā ir, kas ir ar PVN, jo nevar atgūt PVN. Tie, kuri ir PVN maksātāji, viņi šeit liek nē, PVN nav attiecināms, un šeit tad norāda 10,000. Tas ir ļoti svarīgi saprast, vai jūs esat vai neesat PVN maksātāji, un tātad nenokļūdīties šeit. Šeit tā nereti nokļūdās. Atgriezīsimies atpakaļ, jo mēs esam ne PVN nemaksātā un tātad mūsu piemērā. Iepirkuma, tātad maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks, kā jau es teicu, tātad, ja tas ir parasti pamatlīdzekļu iegāde, tātad jūs projektu īstenojat līdz 1 gadam no viņa apstiprināšanas lauka atbalsta dienestam. Ja jūs tagad, piemēram, iesniedzat, pieņemsim, pieņemšana beidzās 5. aprīlī, tad partnerība līdz 5. maijam vērtē, jo vietējā rīcības grupa pie sevis vērtē mēnesi visus projektus. Pēc 1 mēneša viņi nodod tālāk vērtēt projektus lauka atbalsta dienestam. Un tur gan lauka atbalsta dienests var vērtēt arī vairākus mēnešus, 3 līdz 5, parasti 5 ir tad, ja ir kaut kādas lielas problēmas, jums nav korekti veikti iepirkumi, vai paši esat ļoti neaktīvi, neatbildat un nereaģējat uz papildus informācijas pieprasīšanu. Bet mums ir pieredze, ka pēc iesniegšanas mums jau ir 2 nedēļu laikā apstiprināti projekti, tāpēc, ka projekts ir iesniegts kvalitatīvs, nav nepieciešama papildus informācija. Un būtībā arī šeit es vēlreiz gribu uzsvērt to, ka vietējā rīcības grupa vērtē projektus pēc tās izstrādātajiem kritērijiem, kuri ir visiem publiski pieejami, un jums arī ir jāizpilda šis te pašnovērtējums, tātad jūs redzat tos kritērijus, pēc kuriem jūs vērtē vietējā rīcības grupa. Savukārt, lauka atbalsta dienests vērtē jūs pēc atbilstībām, kas ir noteiktas 580 noteikumos un virsnoteikumos, vai jums nav kādi pārkāpumi, vai jums ir nomaksāti nodokļi. Tātad viņi skatās jūsu atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Tātad vietējā rīcības grupa vērtē projekta atbilstību tās izstrādātai stratēģijai, savukārt lauka atbalsta dienests vērtē projekta iesniedzēja atbilstību saņēmēja nosacījumiem, vai izpilda visas nosacījumus. Tātad vai nav sankciju sarakstā, vai nomaksāti nodokļi, vai nav kādos nelabos reģistros un tam līdzīgi. Tāpat tās vērtē plānoto ieguldījumu lietderību, tātad, lai nav ļoti lieli ieguldījumi, kur pēc tam būs ļoti maz atdevi no projekta, varbūt tās nebūs. Tā kā nav iesniedzējs padomājis par tām lietām, kas, tā kā ir ļoti liela ieguldījuma, bet faktiski tur varētu būt daudz mazāki ieguldījumi ar efektīvāku rezultātu. Tad to skatās. Tur ir tā atšķirības starp šīm, tāpēc ir atšķirības starp šīm te vērtēšanām. Tāpēc tās dienests, ja jūs norādat informāciju par īpašumiem, arī viņi skatās, vai tiešām tas īpašums ir jums, ja jūs to darat savā īpašumā, vai arī viņi tāpat tās pārbauda, ja jums ir noslēgta nomas līguma, vai šim te nomas devējam tiešām ir šīs te telpas vai ēkas viņa īpašumā, vai viņam bija tiesības tālāk iznomāt. Tā kā ir tādas papildus lietas, ko dienests skatās, ko nav tiesības skatīties vietējai rīcības grupai.
Un tāpēc ir šis te termiņš 3 līdz 5 mēneši izskatīt, kā tad noteikti maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiku. Nu, pieņemsim, ka projekts tātad ir iedots 5. maijā lauka atbalsta dienestā, un viņš ir vērtējis visus 3 mēnešus, tātad jūnijas, jūlijas, augusts. Augustā jūs, piemēram, saņemat 24. gadā šo te lēmumu. Tas nozīmē, ka jūs teorētiski nākošā gada augustā ir jābūt tātad gala maksājuma pieprasījumam. Un tātad skatās šo te lietu gadu, kas ir pozitīvi lauka šiem te Elflā īstenotajiem projektiem. Ja gadījumā jūs, piemēram, esat ielicis, ka jums maksājuma pieprasījums būs 25. gada martā, bet jūs redzat, ka jums jau ir projekts īstenots 24. gadā 30. decembrī, tad jūs droši un pat ieteiktu sniegt nevis 25. gadā, bet sniegt 24. gadā, jo jums šis te uzraudzības periods sāksies no 1. janvāra, un tātad, jo uzraudzības gads sākās no nākamā pilnā kalendārā gada no 1. janvāra. Un, ja ir tiešām izdevies ātrāk īstenot, droši var iesniegt, un tas nav nekāds pārkāpums, tā kā var noteikt. Bet, runājot par maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laiku, arī neliekam ļoti mazus laikus. Nu, piemēram, ir redzēts, ka projekta iesniegšana, pieņemsim, beidzās aprīļa sākumā, un viņš jau norāda, ka maksājuma pieprasījumu iesniegs maija vidū. Nu, viņam pastāv ļoti liels risks, ka uz to brīdi nebūs projekts vēl izvērtēts līdz galam dienestā, tad tas nozīmē, ka viņam jau vēl projekta izvērtēšanas laikā būs jāraksta iesniegums par maksājumu pieprasījumu pagarināšanas termiņu, tā kā arī neliekam ļoti mazus un nepārkāpjam šo te gadu, ja ir pamatlīdzekļu iegāde. Tas arī tur nevajadzētu nokļūdīties. Attiecināmās izmaksas. Šeit ir pozitīvi tas, ka programma arī parāda, ka es vēl neesmu līdz galam ievadījusi visus ciparus, tātad šeit viņš man parāda, cik man vēl ir jāievada. Un redziet, es ievadīju speciāli nepareizi un vairāk, jā, tātad nozīmē, ka ja ir sarkanu mīnus, tas nozīmē, ka es esmu ļoti, ļoti daudz ievadījusi. Un tātad nākamā lieta ir atbalsta intensitāte. Tātad šeit jums arī ļoti rūpīgi ir jāskatās jūsu vietējās rīcības grupas sludinājumā un arī viņu stratēģijā 311 sadaļā, kur ir noteikts šīs te papildus intensitātes, kad viņas saņem. Un šeit nevajadzētu nokļūdīties, tātad skatāmies pamatintensitātes sabiedriskajiem projektiem ir šie 70%, bet rīcības grupa var intensitāti paaugstināt, ja ir izpildīt noteikti kritēriji. Tātad jums ir ļoti rūpīgi jāpaskatās konkrētie sludinājumi, kas tur ir teikts par atbalsta intensitātēm. Un jums atbilstoši ir jābūt arī aprakstošajās daļās sniegtai pietiekamai informācijai, lai tiešām var to sasaistīt un tiešām jums var piešķirt, ja ir šī papildus intensitāte. Ja nav, tad šeit norāda 70, ja ir papildus intensitāte, tad norāda šo te pilno, šo te ar papildus intensitāti. Bet šeit ir jāskatās. Piemērā es parādu ar pamata intensitāti, kas ir 70% sabiedriskajiem projektiem. Nākamais ir būvdarbu sadaļa. Arī šeit pievieno ar šo te podziņu plus. Būvdarbi nozīmē, ka ir vienkāršāki būvdarbi, būvs novietošanā, teritorijas labiekārtošana, kur ir vienkārši informācija jūs norāda tātad par būvdarbiem. Un arī šīs te izmaksas. Vēl ir jāsaka būvdarbi, gan mazie, gan lielie, tātad šie te lielie būvdarbi ar jau kārtīgu projektu. Jums uz projektu iesniegšanas brīdi ir jānorāda projektu iesniegumu veidlapā būvniecības informācijas sistēmā šīs te uzsāktās būvniecības lietas numurs. Tam jau uz projektu iesniegšanas brīdi ir jābūt uzsāktam. Un tātad jūs viņu ierakstīsiet B2
3 sadaļā, kur ir šis te laika grafiks, jā, tad tur norādīsiet informāciju, tā ir tā vieta, kur varētu ierakstīt šo te būvniecības informācijas sistēmā, bija, kā mēs sakam, saīsinamā, BIS sistēmā šīs te izveidotās lietas numuru. Un tātad arī šeit norāda tātad plānotās būvdarba izmaksas, līdzīgi arī šeit. Tātad viņas norāda, un tātad jūs liekat, vēl ir tāda lieta, kā būvdarbu, bija jebkuras izmaksas var sadalīt līdz 5 maksājuma reizēm. Tas nav jums jābūt viss vienā maksājuma pieprasījumā. Ja jums ir, piemēram, būvniecība, tad būvniecību jūs varat plānot vairākās kārtās reizēs šo te maksājumu pieprasījumu iesniegt, bet vienmēr ir jāatcerās, ka ir jābūt, jebkurā, kad jūs iesniedzat maksājumu pieprasījumu, ir jābūt šim te auditējamai vērtībai, pēc kuras, kuru var izmērīt, nomērīt un tātad pateikt, ka ir tiešiem tie ieguldījumi veikti, un kurus tad izmaksas, nu, tā kā atbraucot, pārbaudot, tātad var secināt, jā, tie darbi ir izdarīti. Tad ir nākamā labiekārtojuma elementa ierīkošana un novietošanas izmaksas. Ja jūs labiekārtojat teritoriju, pie labiekārtojuma elementiem tie varētu būt soliņi, atkritumu urnas, norādes. Jauniešu iniciatīvām ir tas, ka tas ir fiksētais maksājums, kas nepārsniedz 6000, un tātad tur ir atbilstoši šīs izmaksas rēķina pēc atbilstoši šiem te jāievēro tie nosacījumi, kas ir noteikti šajā te metodikā. Tātad rakstot projektiņu, ņemam priekšā blakus metodiku un skatāmies, ko jūs tur varat un ko jūs tur nevarat darīt. Sabiedriskās attiecības ir tās, kuras tad jūs varat arī savā projektā plānot, un tātad tās ir arī, pieņemsim, nu, kas ir, jūs gribat reklāmu, kaut kādas tādas lietas, kas ir vajadzīgas jums tā kā popularizēt jūsu vietu, bet te ir nosacījums, ka šīs sabiedriskās attiecības nedrīkst būt lielākas par 10% no tātad pamatlīdzekļu iegāžu izmaksu un būvdarbu izmaksu kopsummas. Tātad, ja jums ir nelielas izmaksas pamatlīdzekļu iegādē vai būvniecībā, jūs nevar pārsniegt vairāk kā 10% no šīm te izmaksām. Un te arī šeit ir pateikti priekšā punkts, pēc kura tad vadās, kas tad ir šīs sabiedriskās attiecību izmaksas. Personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšana. Te ir, bet konkrētām rīcībām šeit nav, bet te ir tāda lieta, ka var arī plānot samaksu, ja jūs, piemēram, izveidojat uz noteiktu laiku, izveidot, pieņemsim, kopradas telpu, tad uz nelielu atalgojumu, uz ne vairāk kā pusgadu var arī plānot tādu ļoti nelielu atalgojumu kādam cilvēkam tur uz vietas, bet tas ir ļoti jāizvērtē, vai būs šis cilvēks arī tur darbosies un strādās. Mācību izmaksas, tātad mācību izmaksās ir, ja jums ir šī aktivitāte jūsu grupā paredzēta, tad šeit arī mācību tātad izmaksas gan lektoriem, plus tātad atalgojums plus nodokļi, telpas, materiāla tehniskās bāzes, tā kā nodrošinām arī mācību izmaksām tādām aktivitātēm var būt, un sagatavošanas un vispārējās izmaksas, tātad tās iet uz, ja jūs ņemat, pieņemsim, tikai gatavojat projektu, tad tur ir 1,8% no attiecināmajām izmaksām, kas ir no pamatlīdzekļu iegādes un mācību izmaksām rēķina to, un ja jums ir būvniecība, tad ir līdz 3% no būvniecību izmaksām vēl var dabūt klāt. Tātad šīs te attiecināmo sagatavošanas izmaksas. Šī ir vieta, kur nav jātaisa cenu aptauja. Šeit vienkārši ieliek sagatavošanas izmaksas, ieraksta summu un attiecīgo procentu likmi, tātad kāds jums ir pamata likmi projektā. Ja projekta attiecināmās izmaksas ir dabūjušas kaut kādā sadaļā šo te paaugstināto intensitāti,
Tad, ja šī te paaugstinātās intensitātes izmaksas ir vairāk kā 50% no kopējām izmaksām, tad sagatavošanas izmaksas arī var attiecināt ar paaugstināto atbalsta intensitāti, ja izmantojat šādu te izmaksu pozīciju. Tātad pārējās neattiecināmās izmaksas, tās ir tās izmaksas, kas jums ir nepieciešams, lai varētu iedzīvināt jūsu projektu. Nu, piemēram, jūs ir neliela projektu summa, tātad nevar iesniegt ļoti lielu, pieņemsim, ir noteikts ierobežojums. Jūs izveidojat telpas, kopradas telpas vai kopienas telpas, jūs viņas ir izveidotas, bet jums nav mēbeles, jums nav aprīkojuma, un jūs redzat, ka projektā ir paņemts maksimāli attiecināma izmaksu summa, tad šeit jums būtu jānorāda tās telpu aprīkošanas izmaksas, lai varētu šī telpa darboties. Jo lauka atbalsta dienests pēc gala maksājuma pieprasījuma pieņemšanas skatās, lai tā vieta, kura ir izveidota un projekts ir īstenots, viņš tiešām var sākt reālu darbību. Jums neviens neveiks gala maksājumu, kamēr nebūs šī te projekta vieta, tātad dzīva, viņa nedarbosies. Gadījumā, ja jūs, piemēram, veidojat kādas telpas vai kaut ko, tātad arī jābūt aprīkojumam, iegādātam, ja gadījumā ir, kā jau es teicu, ir paņemts viss attiecināmās izmaksas, tad tas ir jāplāno no savām neattiecināmajām izmaksām, tā kā no savām izdevumiem. Piemēram, mēbeles, ja mēs ieliksim. Un uzliekot saglabāt, viņš šeit parādīs tātad projektu kopsumma, un tātad jūs liksiet informāciju, kas bija B25 par finansējumu avotiem, jums ir jāatbalstās uz šo te kopējo summu, nevis attiecināmo izmaksu, bet kopējo summu, un tātad jūs aprakstīsiet, kur tad jūs dabūsiet šīs izmaksas tajā B25. Tad ir tāda sadaļa, kas ir izmaksu pamatojums. Un šeit jūs, piemēram, mums bija ielikts aprīkojums jaunatnes centram, piemērā, un šeit jūs pamatosiet, kāpēc jūs šādu aprīkojumu pirkāt, un vēl galvenā lieta, kas jums ir jāatcerās, ka šajā pamatojumā ir jāieraksta, kā tad šī iegāde, šī telpas izveida, aprīkošana vai citā darbība sekmēs jūsu konkrētā projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu, ko jūs būsiet projektā norādījis. Tā kā šeit arī būtu jābūt šim te pamatojumam pieliktam. Nākamais ir projekta uzturēšanas izmaksas. Kāpēc? Jā, tātad šeit jums, ja nav, tātad nav brīnos, viņam šeit bija jābūt. Te vērēja nebūt tikai pašvaldībām, kaut kas veidlapā. Kāpēc viņš neņēma? Labi. Tātad nākamais ir ļoti svarīgi pavada dokumenti. Tātad jūs augšu plādējat ilgtermiņā nomas vai patapinājumu līgumu telpām, kurus jūs izmantojat tātad savai darbībai vai tai lietai, kur jūs to darbosieties, ja gadījumā viņas nav jūsu īpašumā. Ko nozīmē nomas līgums un pataminājuma līgums? Kāda ir atšķirība? Atšķirība ir tāda pēc civila likuma, ka nomas līgumā ir vienmēr jāprasa kādu samaksa. Patapinājuma līgums, tas ir līgums, kur iedod kādu mantu lietu vai telpas bezatlīdzības lietošanā. Tā ir tā galvenā atšķirība. Nākamais ir saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja jūs, piemēram, uzstādīsiet šos labiekārtojumu elementus, uzliksiet stendus informatīvos, un tātad jūs šeit būs saskaņojums. Arī šeit ir tas nosacījums, ka jābūt vismaz uz 7 gadiem no projekta iesniegšanas dienas. Un to ļoti skatās gan grupas, gan arī lauka atbalsta dienas, lai šis nosacījums par 7 gadiem arī ir. Ja jums ir plānota projektā kaut kāda darbība, kur ir piesārņojošās darbības A, B un C kategorija, tad jums ir nepieciešams iesniegt vides dienesta izziņa. Ja viņa nav nepieciešama, jūs viņu arī neiesniedzat, jums viņa nav jāsniedz. Iepirkuma dokumenti, iepirkumu dokumentiem jūs liksiet tātad visus dokumentus, kas ir saistīti ar cenu aptauju. Un tas būs, ja, piemēram, jums ir iegādes līdz 1000 eiro,
tad jums ir vienkāršotā veidā aprakstīt, tad kaut kur jābūt uz vienkāršā formā, jūs uz lapas uzrakstīsiet, ka, pieņemsim, iegādājamies tādu un tādu aprīkojumu, veicām izpēti mājaslapās vai no bukletiem, vai no cita veida, vai bija telefona zvani. Līdz ko summa iet pāri 1000 eiro 0,01 cents plus PVN. Tātad jums ir uzreiz jābūt diviem derīgiem piedāvājumiem, atbilstoši jūsu sastādītāju cenu aptaujas tehniskai specifikācijai. Tātad šeit būs jūsu tehniskā specifikācija augšuplādē un vismaz divi derīgi piedāvājumi no potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem vai piegādātājiem. Un, ja jūsu projekta izmaksas pāriet pāri 70 000, tad jau ir jābūt 3 derīgiem piedāvājumiem no potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem vai piegādātājiem. Un tātad tas dokuments, kas apkopo, kādu jūs izvēlaties piegādātāju, tas vairs nav jāliek papīra formātā klāt, jo viņš jau ir šeit, e-sadaļā, tātad pie cenu salīdzināšana, tātad jūs ievadīsiet visu informāciju, tur arī pamatosiet, kāpēc izvēlēties šo vai citu piegādātāju. Tad ir, ja ir būvniecība, arī šeit jūs liekat klāt dokumentu uz 7 gadiem par šo īpašumu, kur būs šī būvēšana vai būs atjaunošana. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi ir gatavi jūsu būvniecības dokumenti, tad jūs liekat šeit klāt būvniecības dokumentus. Ja gadījumā uz projekta iesniegšanas brīdi jums nav būvniecības dokumenti, jūs viņus varat iesniegt 6 mēnešu laikā pēc lauka atbalsta dienesta jūsu projekta apstiprināšanas. Tātad. Tad ir tāda lieta, kā valdes apstiprināts lēmums par projektu īstenošanu ar tām izrietošajām saistībām. Tātad šeit ir biedrībām obligāti nodibinājumam jābūt valdes lēmumam, tātad, ka īsteno projektu un tātad norādīt visas saistības un norādot finansējuma avotu. Ja ir iesniedzējis pašvaldība, tātad ir šis pašvaldības domas lēmums. Obligāti iesniedzamais dokuments ir pašnovērtējums, tātad pašnovērtējumu jūs atradīsiet gan jūsu partnerības mājaslapā, jūsu teritorijas, gan arī lauka atbalsta dienesta mājaslapā sadaļā, kur ir tātad šie sludinājumi publicēti arī kopīgi, tātad arī tur pie katras sludinājuma var atrast šo te pašnovērtējuma veidlapu. Bez pašnovērtējuma veidlaps, ja jums viņa nebūs augšuplādēta, jūs nevarēsiet iesniegt projektu iesniegumu. Atbalsta pretendenta deklarācija ir tādā gadījumā, ja jūs pats neizstrādājat projektu, jums to dara kāds konsultants. Un pie citiem dokumentiem, tātad jums ir obligāti jāpaskatās, kas ir noteikts sludinājumos. Tātad sludinājumos, piemēram, var būt noteikts, ka papildus lietas, kas ir jāiesniedz organizācijai. Nu, piemēram, mēs savējiem prasam, kad ir pielikta pie citiem dokumentiem, tātad, kad ir bijis apspriedē ar vietējo kopienu sabiedrību, tātad visa informācija, kas tad ir, kā viņi ir uzrunājuši sabiedrību. Bet tas jums ir jāskatās katras teritorijas konkrētajā sludinājumā, kādi citi papildus dokumenti ir nepieciešams pielikt. Ja jums pašam gribas kādu vēl papildus dokumentu pielikt un neredzat no augstāk minētām, tad jūs varat šeit ielikt un tad augšuplādēt. Bet atceramies, ka visiem dokumentiem ir jābūt saistītiem ar projektu. Visiem dokumentiem ir jābūt labāk redzamības kvalitāte, jo ir redzēti dokumenti, kas ir skenēti un nav sekots līdz dokumentu skenēšanas kvalitātei. Ir ieskanētas tukšas lapas vai trūkst lapas, tas ir jāpaskatās tomēr līdz kādas kvalitātes dokumentu jūs augšuplādējat. Tāpat tās arī augšuplādējot dokumentus, ja jūs viņus skenējat, vai jums nav skeneris un jūs fotografējat, nu, tomēr ir lūgums padomāt arī par vērtētājiem, gan partnerībās, gan arī lauka atbalsta dienestā, nu, neaugšuplādējiet lērumu, fotogrāfiju vai lērumu pa vienai lapai skanētu dokumentu, jo ir pieejami bezmaksas rīki, kur jūs varat skaisti šo te dokumentu apvienot. Ir tāda programma PDF 24,
Vai jūs viņu tagad redzēsiet vai neredzat? Atbild kāds vai redz vai neredz? Daiga, mums bija Redzam. pagājušajā nedēļas seminārs tieši par šo jautājumu saistībā ar dokumentu apvienošanu, lejupielādēšanu, un šī semināra informācija arī būs pieejama mūsu mājaslapās. Nu ļoti labi, mēs, piemēram, savējiem iesākam šo te PDF 24, viņš ir ļoti viegls, ērts, un tur var apvienot, un, jo arī, pieņemsim, ja jums ir vienkārši skeneri, un jums liekat uz vienu lapu, jūs šodien 2 lapas ieskenējāt, rīt 2 lapas parīt, viņš katru dienu dod vienu un to pašu dokumentu nosaukumu. Un ja jūs augšu plādējat, jums ir visi tur IMG, ir redzēts 001, IMG 002, un tad, ja tur ir lērums vienādi nosaukuma, gan jūs pats nesapratīsiet, kas ir, un kur vēl vērtētāji, un tad viņam ir, tāpēc ir lūgums šos dokumentus apvienot, un iedot loģiskus nosaukumus. Piemēram, mēs savējiem konsultējam un sakam, un arī es savā ikdienā sev gan pati, gan manas kolēģis vienmēr saglabā dokumentus. Pirmais vārds ir sateka, tas ir mūsu organizācijas nosaukums. Nākamais, pieņemsim, cenu aptauja, un mēs pieliekam, tur pieņemsim datortehnika un visa dokumenta. Cenu aptauja, sateka cenu aptauja, mēbeles. Tātad visiem ir skaidrs, kas tas ir. Tas ir satekas dokuments, cenu aptauja par mēbelēm. Un visi, kas ir vieni saistīti dokumenti, visus saliekam kopā vienā. Ja pērkam mēbeles, tad visu par mēbelēm saliekam. Ja pērkam datoraprīkojumu, visu saliekam. Tas pats ir, pieņemsim, ja liekam pie citiem dokumentiem pielikumus pie projekta sadaļām, tad arī mēs iesakām, un arī tā es ikdienā strādājot, rakstot projektus citur, uz citām programmām, vai kad pati rakstu savam ģimenes uzņēmumam, vai citiem palīdz rakstīt projektus, tad mēs arī pieņemsim, sakam, sateka, pielikums A1. Tātad mēs zinām, ka satekais pie A1 ir A1 sadaļai vai B22, tātad uzreiz ir vērtētājiem vai trešajām personai, kurš nav iesaistīts, ir skaidrs, uz kuru vietu tas attiecas. Arī jums pēc kāda laika, ticiet man, ka projektus vērtēs, jūs jau, pieņemsim, jums 2. mēnesī dienests piezvana, sakiet, lūdzu, kas jums tajā dokumentā nosaukumu IMG1 ir domāts un nesaprotam, tur neredzama informācija, jūs nesapratīsiet. Ja jums piezvanīs un pateiks dokumentā ar konkrētu nosaukumu, jūs uzreiz pats zināsiet, kas tas ir pa dokumentu, un arī tas cits zinās. Tā ir tāda zināma laika ietaupīšana nākotnē arī pašam priekš sevis un cieņa pret citu darbu, jo arī tiem cilvēkiem, kas vērtē šo visu, viņiem nav jūsu projekts vienīgais, viņiem ir jāiegulda laiks un darbs, klikšķinot un skatīties ļoti daudz liekus pieliktus dokumentus, ja viņus var pielikt skaisti vienā dokumentā. Tas tāds mans ieteikums. Jo es esmu arī vērtētāja un esmu stingra vērtētāja projektiem un arī šo skatos, jo tomēr dokumentiem ir jābūt kārtībā. Un atceramies ar lieliem burtiem sev uz galdu uzrakstiet, ka projekts ir dokuments, pēc kura jūs pārbaudīs. Ja jūs projektā sarakstīsiet interesantas lietas, tad ziniet, ka projektu uzraudzības laikā jums šīs te visas lietas var kāds pajautāt, vai jūs to esat izdarījis. Tāpēc domājam, ko rakstam konkrēti īsi un atceramies to, ka jebkura informācija ir pārbaudāma un tā tad nemānamies, rakstamies precīzi un tā tālāk. Tā, man ir īsumā bija. Vēl par sadaļu. Tātad sadaļā jūs izvēlaties attiecīgo iepirkumu sadaļu, ko jūs cenu aptauju veicat. Šeit jūs pieliekat šos te klāt, cik jums ir bijuši derīgi piedāvājumi, jūs savadat tātad reģistrācijas numuru, tātad nosaukumu, juridisko adresi, un tātad, ja izvēlēsieties vienu, tad ieliksiet šeit ķeksīti, savadīsiet šeit prasīto informāciju, viņai būtībā ir jāatbilst tātad īpaši šiem te saņemšanas datumiem un derīguma termiņiem ir jābūt tajā termiņā, ko jūs esat norādījuši savā tehniskajā specifikācijā. Ir jābūt norādītam, un šeit apakšā jums ir jānorāda
Ja jūs savā cenu aptaujā specifikācijā nenorādījāt, ka izvēlēsieties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, tad automātiski nozīmē, ka jums ir jāizvēlās piedāvājums ar zemāko cenu. Savukārt, ja jūs jau tehniskajā specifikācijā no sākuma būsiet norādījusies, ka izvēlēsieties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, tad jums arī ir tur būs, ja būtu jābūt norādītiem šiem te kritērijiem, pēc kā tad jūs noteiksiet šos te izdevīgākos piedāvājumus. Nākamā lieta, izstrādājot cenu aptaujas tehnisko specifikāciju, neaizmirstam ierakstīt cenu aptaujas specifikācijā, kā cenā iekļaut piegādes, uzstādīšanas, ja nepieciešams arī lietotāju apmācību. Ja jūs to nebūsiet iekļaujuši tehniskajā specifikācijā, tad tās izmaksas, tātad piegādes, uzstādīšanas un lietotāju apmācības, un, piemēram, jums piegādātājs vai pakalpojums sniedzējs, piemēram, norādīs, ko jūs iegādāsieties vai ņemsiet pakalpojumu, tātad viņam būs izmaksu pozīcijas, pieņemsim tas darbs vai piegāde, plus transports, uzstādīšana un apmācības būs papildus izmaksas, kuras būs neatiecināmas. Ja jūs to būsiet iekļāvuši jau tehniskajā specifikācijā, ka cenā iekļauj piegādi, uzstādīšanu un apmācības, tad viņas būs attiecināmas. Tas ir tāds. Viss. Šobrīd man ir viss. Tā es redzu, ka ir jautājumi kaut kādi. Inga jau visus ir atbildējusi. Tā, varam pārslēgties uz jautājumiem, ja ir vēl kādam interesi. Visi ir aizgājuši pusdienās. PVN liek tādā gadījumā, jā, kad jūs neesat PVN maksātājs. Vai PVN ir attiecināms? Jā, PVN ir attiecināms. Tātad šeit ir liek jā, tad, kad jūs neesat PVN maksātājs, tad ir jā. Jo tur stāv jautājums, es tūdaļ aiziešu, parādīšu. Redziet, jautājums PVN ir attiecināms. Ja jā, tātad jums nozīmē jā, PVN ir attiecināms tādā gadījumā, ja jūs neesat PVN maksātājs. Ja jūs esat PVN maksātājs, PVN nebūs attiecināms. Paldies. Vai ir jautājumi? Inga? Ja jautājumus. Šobrīd izskatās, ka viss ir skaidrs. Mēs pilnīgi noteikti atstāsim šo te ierakstu tālāk mūsu mājaslapās, lai ja kaut kas palika tomēr neskaidrs, lai varētu atgriezties un visu šo paskatīties. Un tad pagaidām teiksim paldies un beigsim veikt ierakstu. Jā, rakstot projektus, skatieties, ko ir par to C sadaļu atvērt, kur šo uzturēšanas izmaksas, viņa ir pašvaldībām tūlītās aiziešu. Tur nebija ielikts, piedodiet, tā, es ķeksīti ielikšu saglabāt, es domāju, kāpēc viņš tur nebija ķeksīts, tagad ir C sadaļa, jā. Tātad C sadaļā ir atalgojums, te ir plānotās izmaksas, tātad atalgojums, komunālie maksājumi, telpu nomas un citas izmaksas, tātad jūs šeit liekat klāt. Tad nākamais, jūs tātad tieši jūsu projekta uzturēšanas izmaksas, nākamais ir ieņēmumi, ar kuriem tad jūs seksiet šos te izdevumus, un tātad tās būs vai nu, ja biedrība nodibinājums biedru naudas, ieņēmumi no saimnieciskās darbības, vai tie būs brīvprātīgais darbs, un tā tālāk jūs tā kā norādīsiet to informāciju. Bet ir jāpaplāno šīs te uzturēšanas izmaksas, viņas nedrīkstēs nebūt, viņām ir jābūt. Arī pašvaldībām šeit mazliet savādāk būs, ja
Pašvaldībām šī sadaļa būs mazliet savādāka. Tātad tur viņiem būs jānorāda tātad kopējais projekts finansējums, aizņēmumi valsts kasē vai pašvaldības līdzekļi. Viņiem nav tik plaši jānorāda kā pārējiem, jā. Un šeit arī tiešām, ja jums nav atalgojums, nenorādam no atalgojuma. Ja jūsu organizācijā ir šie komunālie maksājumi, telpu nomas maksas vai citas izmaksas, viņas arī norāda, jo tās jau arī dienests redz pēc jūsu gada pārskatiem, ko jūs iesniedzat dienestā, viņi jau redz, kas jums notiek, kas jums nenotiek. Bet te ir tieši nevis visa jūsu darbība, bet tieši plānotā projekta uzturēšanas izmaksas. Jo tā ir viena no lielākajām problēmām, izveidojot sabiedrisko labuma projektus, ka viņus pēc tam ļoti bieži neuztur. Tad viņi ir, nav labā izskatā, labā stāvoklī, pieņemsim, uzstāda biedrība uzstāda bērnu rotaļu laukumu, bet rotaļu laukums netiek ne kopts, ne zāle pļauta, ne papildināta smilšu kaste, vai izveidoti ārā trenažieri, jā, viņi tur ir zālē ieauguši, viņiem ir kaut kas noplīsis, bet neviens par viņiem nerūpējas. Tā arī mēdz būt, tā kā, skatāmies, neveidojam tādas lietas, ko paši pēc tam nevaram uzturēt un nevaram rūpēties, jo mums nav kaut kāda noteikta ieņēmuma. Tā kā te arī norādīt var ieņēmumu avotus, kā tad jūs uzturēsiet savu projektu. Daigu Cimanīs, šajā sakarā viens jautājums. Saki, lūdzu, kā būs ar jauniešu iniciatīvām, kur ir mīkstās aktivitātes, vai ir šī sadaļa jāpilda? Nē, viņa būs pa nulītēm. Vienkārši, bet viņa tā kā ir jāsaliek vienalga tās nulles, jo tā sadaļa vienalga atvērsies. Ja? Viņa atvērsies, viņai kaut vai nulles ir jāsaliek, lai varētu iesniegt. Pareizi es saprotu, jā? Jā. Ok, paldies, jā, to arī gribēju. Jo, diemžēl tā ir tā programmas īpatnība. Jā, mēs gribējām tai veidlapā, lai viņa sanāk, tā kā sanāk tāda komplektākā, bet, jo mēs jau neesam vienīgā programma, un viņiem līdz ar to ir, ka viņiem, jo šis skelets ir visām programmām kopīgs, un tad ir kaut kādas lietas, ko var noņemt, un ir kaut kādas lietas, ko nevar noņemt. Un tāpēc, diemžēl tā tas ir. Tā viņš ir, jā. Daiga, tur ir jautājums par pamatlīdzekļiem vēl čatā. Čatā. Oi, pazuda man pēkšņi. Kur ir čatā. Projektā pamatlīdzekļu iegāde paredzēta no pār. Bet būtībā jau jūs nedrīkstat sabiedriskā labumā iegādātas pamatlīdzekļus iznomāt. Jo tā ir uzreiz saimnieciskā darbība. Un, tad jums ir jāiet uz uzņēmēju darbību. Sabiedriskajos projektos pamatlīdzekļu iegāde par tālāku nomu nedrīkst iegādāties. Tas ir pārkāpums. Tā ir tīrā uzņēmējdarbība. Ja jūs, piemēram, nopērkat pamatlīdzekļu sporta inventāru, tad jūs tā kā nomai nevarat, bet jūs varat trenerim un tādām lietām, kaut kādām uzturēšanas izmaksām, bet tiešu tālāk nomāt jūs to nedrīkstat. Pēc noteikumiem to nedrīkst. Jo te ir arī 580.2.2 punkts. Sabiedriskais projekts ir projekts, kura mērķim nav komerciāla rakstura, kurš ir publiski pieejams un ieņēmumi nav sniegto pakalpojumi kā peļņas avots. Tas ir MK noteikumos noteikts. 2.2 punkts. Tā kā nē, šeit jūs tā kā... Tas īsti neies. Labi, tad, ja vairāk jautājumu nav, teiksim Daigai paldies par šo, un tiekamies tad rītdien 11:00 par uzņēmējdarbības pieteikumu projektu veidlapu.